Es pastāstīšu īsti par kompozīciju, tīri no praktiskā. Šeit jūs redzat bildi, vienkārši tāpēc, lai es jums parādītu, kādā veidā es varētu izlabot savas vecās bildes, ko es kādreiz fotografēju. Es esmu viņas ieskanējusi šeit savu mītiņu. Šeit ir tāds fotoeditors, kas saucās befunky.com, un es ielādēju šajā te bildi, es uzlieku crop, un man parādās, redziet, 3 daļās sagriezts attēls. Šādas te līnijas, rūtiņas, jau fotografējot, jūs varat sameklēt un uzlikt uz katru fotoaparātu, ir iespējams. Uz katra telefona jau ir iespējams, ka jūs redzat šādas te rūtiņas. Un šīs rūtiņas vienkārši palīdz tieši kompozīciju taisot, jo jūs redziet, kā fotografē iesācēji. Tas ir, kad es vispār neko nezināju tajā laikā. Ko es gribēju? Es gribēju nofotografēt savu meitu. Es gribēju nofotografēt, ka viņa rekur ir sevi sazīmējusi. Atmiņai es gribēju, lai man paliek, ja, viņas mākslas darbs. Un ko iesācēji dara? Man ir meita pašā vidū. Viņš saucās tā kā trāpīts mērķī. Tas ir tas, ko mēs darām. Mēs mēģinam nocentrēt to cilvēku vai objektu pa vidu tai fotogrāfijai. Trāpīts, nofotografēja mums ir, bet, lai mēs varētu uztaisīt labu to stāstu, lai viņš būtu interesants un lai būtu skadrs labāks, ja? Es jums parādīšu, kā varētu labāk uztaisīt, lai nav pa vidu, rekur šai līnijai principā ir jāiet cilvēkam apmēram pa vidu šī vietā, bet ja es šitā tagad izdarīšu, viņai nogriezīšu roku, tā kā es nevaru tik tālu iet. Tāpatās arī rekur mums to apakšu nevajag. Nav nekādas intereses tur apakšā. Un tām te līnijai, kur krustojas, kurā vietā tās baltās līnijas krustojās, redziet, ar to rociņas rādu, viņai vislabāk, visideālāk būtu jāatrastos uz acis tas krustošanās punkts. Uz vienas acis parasti. Tās, kas ir tuvāk, kas ir skaidrāk. Šitā būtu pareizi, ja ir tas krustojuma līnija uz acis. Bet, ja es šitā tagad izgriezīšu to bildi, tad te rekur pārāk mazs attālums rociņai, te ir pārāk daudz virs galvas, pārāk maz virs apakšā zem kājām, un te ir pārāk plašs, var redzēt, kas tur uz galda. Tā kā gluži tik labi man neizdosies izlabot. Bet kaut ko es varu izlabot, es varu nedaudz tuvāk viņu uz sāniņiem palikt, nedaudz mazāk, lai virs galvas ir, un nedaudz tev zem kājām. Nav gluži ideāli, bet drusciņi labāk. Un skatieties, kas tagad notiek. Redziet, ir atkal cita bilde. Tagad var redzēt, ka viņa ir tas stāsts, ka tas stāsts ir par viņu, tur netraucē tā mikroļņu krāsnes. Un vēl viena lieta, tad, kad šo te dara, tad te ir rekur rotate tāda opcija, kad viņi nospiež, tad redziet, kur ir, kas parādās tāds streiten. Un redziet, šitā te līnija, viņai ir parasti jābūt taisnai. Domājieties, ka jūs noliktu te bumbiņu, ka viņi neaizripo. Un skatieties apmēram, kur es tagad izgriežu. Ja šitā būtu, tad būtu šķībi, vai šitā būtu šķībi. Es mēģinu iztaisnot to līniju. Šitā. Ja, tā kā arī tās līnijas var iztaisnot šādā veidā. Un vēl viena cita lieta, kas parasti ir visiem iesācējiem problēma, ir vēl viens šitā te, piemēram. It īpaši to var redzēt tieši tā te pie ūdeni, ka uztaisa tādu to horizontu, ka, var teikt, okeāns ir šķīps, jā, horizonts ir šķīps. Un šajā vietā arī ir rekur pišķiņ jānokrupē. Šitā te būtu bijis pareizi fotografēt, bet tad es viņu atkal esmu iecentrējis iekšā šeit vienkārši, jo man bija svarīgi viņu nofotografēt. Bet rekur uzliek to rotate. Un tagad man ir jāskatās, lai tas, redziet, tas okeāns, lai viņš nav ne tāds, bet lai okeāna līnija ir taisna. Un es iztaisnoju. Un šādā veidā, kā sāk editēt bildes, jūs vēlāk to darīsiet. Es vienkārši jums rādu, kādas kļūdas nepielaist taisot bildes, jo editēšanas procesā dažreiz izdodas, dažreiz arī neizdodas izlabot to. Tad, kad jūs taisīsiet to savu fotostāstu, tad ņemiet vērā šo likumu, trešdaļas likums, latviski tulkojot.
zelta griezums manā uztverē maz ko izsaka. Un vienkārši ņemt vērā to. Es mēģināju saprast, kā es varētu uztaisīt no šitā interesantu bildi. Kā tā. Nu, tas bija tas, ko es gribēju jums parādīt, un uz tikšanos tā.